Katrs vēlas dzīvot labklājīgā valstī. Valstī, kur iedzīvotājiem ir garantēta drošība, kvalitatīva veselības aprūpe, labs darbs, izglītība un sociālās garantijas. Lai nodrošinātu visai sabiedrībai šos pakalpojumus, mēs maksājam nodokļus. Diemžēl likumdevēji nevienmēr spēja pielāgoties laikmetam, kad uzņēmējdarbībā dominē starptautiskas kompānijas, kur rīcībā ir iespaidīgs kapitāls, attīstītas tehnoloģijas un liela politiskā ietekme. Šīs kompānijas izmanto valstu dabas resursus, infrastruktūru un cilvēku resursus, taču nekautrējas arī meklēt veidus, kā izvairīties no tiem pienākošās nodokļu nomaksas. Šādā veidā no valsts kases pazūd milzu līdzekļi un tiek veicināta ekonomiskā nevienlīdzība starp iedzīvotājiem un valstīm. Ir dažādi veidi, kā starptautiskās kompānijas optimizē nodokļus. Tās var reģistrēt uzņēmumus nodokļu paradīzēs jeb teritorijās, kur ir ļoti zemas nodokļu likmes. Turklāt tālu nav jābrauc, jo nodokļu paradīzes atrodams arī tepat kaimiņos, Eiropā. Tāpat uzņēmumi var izmantot banku sistēmas slepenību un noguldīt savus ienākumus trastos, kas netiek aplikti ar nodokli. Tie var noteikt negodīgas transferta cenas tirgotājiem ar ražotāju un attīstības valstīm, kā arī uzņēmumi var ļaunprātīgi izmantot valstu vēlmi piesaistīt investīcijas un saņemt papildus nodokļu atlaides. Svarīgi piebilst, ka daudzas no šīm schēmām ir absolūti legālas un varbūt radušās likumu nepilnību vai nepietiekams to uzraudzības dēļ. Šāda atžgārna prakse ilgtermiņā rada valstī virkni problēmu, viena no kurām ir negodīga konkurence pārtikas tirgū. Es esmu zemnieku saimniecības Liepas īpašnieks Agris Veida. Zemnieku saimniecība ir bioloģiskā saimniecība. 230 hektāru apsaimniekošanā, no tiem 180 ir īpašumā. Patreiz strādā 3 cilvēki, būtībā ieskaitot grāmatvedi. Tā kā es sev skaitu par tādu viduvēju saimniecību. Līdz pagājušam gadam vēl nodarbojamies arī ar piena lopkopību un bija arī paralēli gaļas lielopu ganāmpulks. Šobrīd piena ganāmpulks ir likvidēts. Šobrīd ar piena lopkopību var izdzīvot tie, kam ir tiešām šie 1000 un vairāk hektāri, kam ir ganāmpulki pāri pa 200 un lielāk, un kuri paši audzē graudus. Viss jau atkarās no vietējā pieprasījuma, un otrkārt viss jau atkarīgs no tā, cik tas vietējais pārstrādātājs ir gatavs samaksāt. Ja godīgi, līdz šim visi tekošā gada bullīši ir gājuši ārā izsolē un uz Turciju un Vāciju, kurais tas uzpircējs atbrauc. Latvijā šīs cenas gaļai ir ļoti zemas. Latvijas kautuvs maksā pusi no tā, ko šāds lops maksā Eiropā. Ja zemniekam nav citur, kur likt to lopu, viņam jādod tai kautuvei, tad pusi cenu dabū un pusi paliek tiem, kas realizē tālāk. Restorāna kafejnīcas parasti ved iekšā no Argentīnas, no dažādām citām valstīm, lai gan mēs varētu piedāvāt drusciņu lētāk. Bet tas, kad šis tirgus Latvijā ir jāsakārto, un uz to šobrīd tiek strādāts gan gaļas lielopu audzētāju biedrībā, gan LOSPā, gan arī ministrijas dažādās darba grupās. Par to jau mēs esam runājuši kādreiz par šo progresīvo nodokli. Līdz tam mēs vēl neesam tikuši. Mēs tur varam prasīt, varam neprasīt, no mums tas maz kas atkarājās. Mūsu daļa, acīm redzot, ir censties ražot pēc iespējas lētāk un kvalitatīvāk. Salīdzinot ar ārzemēs audzētu lopu, es domāju, ka mums visas iespējas ir izaudzēt tikpat kvalitatīvi tos lopus. Viss jau atkarās no paša zemnieka. Kamēr Agris meklē veidus, kā samazināt izmaksas un kur realizēt savu preci, ārvalstu ābolu ražotāji savu schēmu jau ir izdomājuši. Uzņēmums valstī, kas ražo ābolus, pārdod ābolu meitas uzņēmumam nodokļu paradīzē par ļoti zemu cenu, tikpat lielu summu, cik faktiski izmaksājusi šī ābola izaudzēšana. Tādējādi izskatās, ka nav gūta nekāda peļņa, un tādēļ valstī, kur ābols izaudzēts, nav jāmaksā nodokļi. Māsas uzņēmums nodokļu paradīzē pēc tam pārdod ābolu māsas uzņēmumam citā valstī par ļoti augstu cenu, piesadzoties ar attaisnojumu,
ka nodokļu paradīzē tikuši izmantot ārkārtīgi dārgi finanšu pakalpojumi. Rezultātā tiek apkrāpta valsts, kas ražo abolus, bet labumu guvēji ir starptautiskā uzņēmuma akcionāri. Lai mēs būtu droši, ka veikalā vienmēr varēsim iegādāties latviešu zemnieku preces, mums ir nepieciešama taisnīga starptautisko nodokļu politika. Uzzini vairāk lapas.lv